Ir gada sākums, un šis laiks būs laikam ļoti labs, lai atskaitītos par to, ko mēs esam izdarījuši pagājušajā gadā. Jo parasti gada sākumā mēs uzstādām kaut kādus savus jaunos gada mērķus un gribam viņus izpildīt, un, protams, mēs gribam, lai izdodas. Mums bija pagājušajā gadā tāds ļoti neprātīgs, man liekas, kaut kāds mērķis, bet, nu, esam viņu noveduši līdz galam un padalīsimies ar to, kā tad mums ir gājis tajā visā. Jo varbūt, kad arī tev tas varētu palīdzēt sastādīt tavus mērķus, jo viens mērķis varētu droši vien, kad teikt tā, ka noved arī līdz citiem mērķiem. Jo pa ceļam, kamēr ir viss tas ceļš, kamēr tu to dari, noteikti tu iepazīsies ar jauniem cilvēkiem un jaunas zināšanas un atziņas. Un, jā, Kāds bija tavs mērķis? mērķis bija tāds no sākuma diezgan mazs, man likās. Mērķis bija nostaigāt, tā kā es regulāri staigāju, nostaigāt 2024 kilometrus. Un tavs mērķis? Mans mērķis bija noskriet 2024 km 2024. gada laikā. Jā, un es varu pastāstīt par savu mērķi, kad man viņš reāli beigās dubultojās. Tāpēc, kad 2024 km es jau biju nostaigājusi augusta mēnesī. Un tad es sapratu, ka nevaru pamest vienu pašu skrējienā. Sapratu, ka man ir jāpieliek klāt. Un ko tad es tur likšu uz 1000 vai ko? Nu, es dubultoju 2024 reiz 2. Un tā tad gada laikā man sanāk 4048 kilometri. Bet nu, tas jau bija tāds ambiciozāks tas mērķis, jo es sapratu, ka mēneši tas vairs nav pusgads, bet nu jau ir mazāk un to vajag izdarīt. Reāli nācās iespringt, jo es sapratu, ziemā pa sniegu es negribu staigāt, kā es slīdu un tur visādi var iet, un tad atkal laikapstākļi un tā. Un es sapratu, ka man jau rudens pusē ir jāiedzen. Un tas lielākais izaicinājums bija, jā, kad nu, mēneša laikā es nostaigāju vairāk kā 500 kilometrus. Tādi bija 2 mēneši, un tad pārējo jau es sadalīju. Tas bija mans tāds lielākais. Kā tu sadzini tos savus kilometrus? Tas mērķis ir diezgan liels izaicinājums viena gada laikā noskriet 2024 km. Uzsāku es to katru rītu modos agri un katru rītu es skrēju, un tad es nonācu pie secinājuma, ka katru rītu gluži es nevaru, ka es to darīšu vidēji katru otro dienu. Un katru otro dienu tas ir, ja sareizina mērķi ar gada dienu skaitu, tas ir 11 km katru otro dienu. Un man nevajadzēja dubultot mērķi, jo tas mērķis jau bija ambiciozs, un to mērķi es gada laikā sasniedzu. Protams, bija ļoti daudz izaicinājumu, sevišķi ja tādu mērķi uzsākt janvārī. Tad, kad ir sniegs, tad, kad trotuāri ir piesniguši pilsētā, tad, kad ir atkušņi, tad, kad no rītiem ieskrien mājā un uz plakstiņiem ir kupenas sasalušas. Jā, tas bija tāds labs izaicinājums skriet, pieņemsim, -25 grādos no rīta. Nu jā, un tad es saprotu, viens ir tie laika apstākļi, ir citreiz arī tās lietainās dienas, bet man liekas, maz viņas sanāca. Bet es vienu brīdi arī, laikam pēc augusta, es sāku no rītiem to darīt. Iet tā kā pēc 5, jo 5 AM klubiņš bišķiņ ieslēdzās un arī vēl pelda no rīta. Un tad jau man pievienojās vēl, tur bija tādi staigātāji arī pa ceļam, jā, un tad bija arī daudzi fani, kas turēja īkšķi un skatījās un klausījās, un, nu, kad parasti man arī satika, tad prasīja, nu, kā tev iet, kā tev iet. Nu, tā grūti bija teikt tās pašās beigās, bet, nu, jā, decembris kaut kā izvērtās diezgan mierīgi, jo es sapratu, ka es to izdarīšu, pat izdarīju vairāk, nostaigāju, bet, nu, jā. Kas tev bija lielākais izaicinājums? Vai agrākais skrējiens, vistrakākais kaut kāds, kas laika apstākļi vai... Lielākie izaicinājumi bija vairāki. Viens no tiem, kā es teicu, bija skriet -25 grādos, skriet pa nenotīrītiem trotuāriem, speciāli iegādāties lietus jaku, lai var skriet lietu,
Nu, un labs izaicinājums bija pagājuši vasar noskriet Rīga Rimī maratonu. Nu, tas izaicinājums dod papildus bonusu, ka vienas dienas laikā ir noskriet 4 skrējienu distance. Un kopumā, lai noskrietu tādu mērķi, daudz jau nevajag. Ir jānopērk profesionāli skriešanas apavi, ir jānopērk apģērbs, un ir vajadzīga tāda vēlme, motivācija to izdarīt. Nākamais jau mēs varam ķerties pie tādiem atbalsta punktiem. Man izdevās pēc 30 gadu pārtraukuma atrast savu klases biedreni. Un mēs čatojām, un mēs nonācām vienā dienā pie tēmas sports. Un izrādās, meitenes skrien, viņas skrien pa dienu, es skrienu no rītiem. Un meitenes saka, es gribētu pamēģināt skriet no rītiem. Viņa skrien Valkā, es skrienu Rīgā. Un no rītiem mēs sazināmies un dodamies distancē. Katram savu pilsētu, katram savu distance. Un tad ar laiku viņa man kļuva par atskaites partneri. Un katru dienu es varēju kādam atskaitīties par to, ko es daru. Un tas man deva tādu papildus iedvesmu, papildus jaudu, papildus uzņemšanos, ka ir vēl kāds cilvēks, kurš kopā ar mani skrien, un viņa devās tādu solīti uz priekšu, viņa sāka fiksēt manus rezultātus. Viņa atvēra veselu tādu burtnīcas lapu, kurā pierakstīja manus rezultātus un sekoja tam līdzi, jo viņa zināja, kāds ir mans mērķis. Un tas bija tāds, wow, ir viens cilvēks, kuram ir svarīgi, lai es to mērķi sasniegtu. Un tad pie mērķu sasniegšanas vienu labu instrumentu man iedeva Andris Lanka. Viņš teica, ja tu gribi sasniegt tādu ambiciozu mērķi, tad tev ir jābūt atskaites partnerim, kuram atskaitīties. Tev ir jābūt pierakstiem, ka tu pats arī pieraksti, lai tu zini, kāds ir rezultāts, uz kādu rezultātu tu ej un kā tas rezultāts veidojās. Un trešais, kas ekstra svarīgi, nopublicē to, dari to publiski. Un tas dari to publiski tev nedod tādu iespēju atkāpties, jo tie kritumi dažādi bija un tādi situācijas, kad varbūt kā mērķis ir pārāk ambiciozs, un tā publiska atskaite, kad visi redz, ka es eju uz mērķi, dod papildus jaudu. Ka, kā tu, Juri, tagad tā nogāji no distances, vienalga, vai tas ir pusdistancē vai īsti pirms finiša? Un tas svarīgi, ka tu pasaki citiem to savu mērķi, jo viņi arī pieskata tevi, vai ne? Jā, un tad, kad ir tie, kā tiki galā ar lielākiem kritumiem, bet tev bija tādi kritumi? Tu galīgi negribās iet un tur. Gada laikā, ja ej uz mērķi veselu gadu, būs gan cēlumi, gan kritumi. Krituma laikā arī ir svarīgi, vai ir atbalsta partneris, tāpat publiskā mērķa sasniegšana. Tāpat tās ir svarīgi vēl kāds ir atbalsta partneris, kurš iedvesmo, kurš dod papildus enerģiju. Un ar laiku veidojās disciplīna. Jā, ir kritums, jā, man ir sava disciplīna, man ir savi ieradumi, man ir savs mērķis. Un tad jau tas ir tā kā ikdienišķa lieta, kļūst tāds rīta skrējiens, kad vai ir vajadzīga papildus disciplīna? Nē, ir vajadzīga drīzāk tā apņemšanās, ka es varu, es eju, es daru, man tas izdosies. Neatkarīgi no tā, kas notiek apkārt, es eju uz savu mērķi, jo tas ir mans mērķis un man tas ir svarīgi. Un tajā pat laikā apzinoties, ka katrs skrējiens veido manu veselību, kas ir svarīgi, tad, kad ir pavasaris, rudenis nesaslimst, tad skriešana ir ļoti labs veids, kā pacelt ķermeņa temperatūru, iedarbināt visas sistēmas, kas ķermenī darbojās, aktivizēt, kā rezultātā tā, ka ir papildus tāda iedvesma, tad, kad varbūt šodien neskriet, tieši otrādi uzvilkt botas. Un grūtākais jau ir izkāpt no rīta no gultas ārā. Kad es izkāpju, tad uzvilkt botas, skrienā, būs labi. Man bija galvenais šajā laikā, lai es nesaslimtu, jo, ja, piemēram, arī tev kaut kas notiek, ja ir augsta temperatūra vai kas, labi, es tur neietu staigāt, bet
Bija man arī tādi brīži, jā, kad es staigāju tos 500 kilometrus mēnesī, ka man sāka ceļi sāpēt, un man likās, nē, viss man ir jādozē, kad es domāju, ka tev arī bija tā, kad tu saproti, ka tu nevari pārforsēt, nu, tev visu laiku tā pa bišķiņam ir jāiet, un arī, ja tev kaut kas sāk sāpēt, tu saproti, bišķi ir jāpiebremzē, bet tev vienā brīdī atkal tas būs jāatgūst, un tas ir visu laiku, kad šis te veselības stāvoklis man ļoti palīdzēja vispār sasniegt mērķi un arī visas pārējos mērķus, tāpēc, ka tev visu laiku ir jābūt resursā, tev ir jābūt gatavam, ka tu varēsi izdarīt, jā, tu iesi, tur darīsi, un arī to, kad, ko dod svaigais gaiss, skābeklis un vispār kustība, man liekas, tas palīdz ne tikai sasniegt to mērķi, bet arī visu pārējo dzīvē. Un tas, kad veselība, nu, tas laikam ir tas pats svarīgākais, jo, ja tev ir veselība, tad ir arī viss pārējais, jo, bet ja tu nevari kaut ko izdarīt, nu, tad tu tur netiksi līdz kaut kādiem citiem mērķiem. Nu, tā kā līdz gada beigām ir 364 dienas, ja, šodien ir 2. janvāris, tad varbūt kādam būs iedvesma arī paņemt varbūt mūsu mērķus vai skatīties savējos un saprast to, kad viss ir iespējams un tas ieraduma spēks. Man liekas, ja tu vari noiet vai noskriet, un tev ir šis te ieradums, tu vari visās lietās viņu pielietot. Tu saproti, ka pa bišķiņam tu vari sasniegt savu mērķi. Jā, tāds vienas dienas mērķis, viņš neprasa mobilizāciju. Gada mērķis, viņš prasa tādu mobilizāciju, daudzu jomu mobilizāciju, pakārtot noteiktas dzīves jomas, sfēras mērķa sasniegšanai. Un kā viens no, lai sasniegtu tādu mērķi, tu nedrīkst slimot. Ja, tev ir jārūpējas par savu veselību, lai tu visu laiku būtu resursā, mobilizēt viss, kas tev ir jāmobilizē viena mērķa dēļ. Kaut vai noskriet 2024 kilometrus viena gada laikā. To nevar izdarīt tā kā uzreiz viena mēneša laikā. Sevišķi cilvēki, kas nav skrējuši, es gribētu skriet, bet man sāp kāja, man sāp tas, man vēl kaut kas. Ir jāsāk ar 1 kilometru, un ne jau 1 kilometru noskriet 4 minūtēs. Nē, kaut vai 1 kilometru noskriet 9 minūtēs. Ja iešana būtu 10 minūtes, tad noskrien 9, noskrien 8, noskrien 7. Un audzēt to skriešanas muskulīti tādā veidā, nepārforsējot, nenodarot sev pāri. Un tāda viena virziena disciplīna, pieņemsim, skriešanas disciplīna, jeb skriešanas ieradums, viņš veido to disciplīnu un ieradumu uz citām dzīves jomām, lai kādas tās arī būtu. Pieņemsim, tev, Iveta, ir ļoti daudz dažādi video ieraksti, podkāsti par finansēm. Ar veselību ir ļoti līdzīgi kā ar finansēm. Cilvēki atģidās, ja tā kā atjēdzās, tad, kad nav. Tad, kad veselības vairs nav, tad, kad finanšu nav. Tieši otrādi, tad, kad ir veselība, tad, kad ir finanses, tajā ir jāieguldās. Jāieguldās veselībā katru dienu. Jāieguldās finansēs katru dienu. Nu, priekš veselības var uzsākt skriešanu ar 1 kilometru. Priekš finansēm var uzsākt, pieņemsim, 1 eiro atlikt katru dienu. Atlikt un netērēt. Tad, kad ir uzkačāts tas 1 eiro muskulītis, var atlikt 2 eiro dienā, var atlikt 3 eiro dienā. Un tādā veidā mēs audzējam to finanšu muskuli. Tāpat tās arī ar veselību, tāpat tās arī visām pārējām dzīves jomām. Un jā, janvāris ir ļoti labs veids, kad nospraust mērķi uz gadu, un te ir svarīgi to mērķi nepazaudēt 1. mēneša laikā. Atrodi atskaites partneri, vai tas būs finanšu ieradumos, vai tas būs veselības ieradumos, vai kādos citos ieradumos, uz ko mērķis ir nolikt, atskaites partneri, kuram tu atskaitīsies. Vēl labāk, ja tam atskaites partnerim ir tieši tāds pats mērķis, kāds ir tev. Palīdzi savam atskaites partnerim sasniegt viņa mērķi. Un ja tu palīdzies sasniegt viņa mērķi, spējams, ka tavs mērķis arī līdz ar to tiks sasniegts. Jo es vēl varētu papildināt par to, ka tad, kad tu ej uz to mērķi, pieņem viņu, nu, lai tu tajā, kā laikam februāra 2. nedēļa, laikam, jā, ir tā, ka tur visi atkrīt no tiem mērķiem. Lai tu sasniegtu jebko, man liekas, tev ir jāsakārto, nu, arī gan skriešanā, gan iešanā, tu sakārto arī ēdienu karti, kad tu dzer ūdeni, vai,
tev ir jābūt kaut kādam ritmam un ieradumam, jo savādāk tu to nevari izdarīt. Un tas tev lēnām, lēnām sakārtojās, un man no sākuma likās, vai nu labi, es tur paņemšu, tur staigāšu, jā, bet tad tu liec ar vien vairāk klāt būvē, un tad īstenībā jau arī, nu labi, es varu staigāt, es varu arī runāt, es tur veicu arī zvanus un apvienoju kaut kādas lietas, jo īstenībā tā staigāšana aizņem arī ļoti daudz laika. Nu, arī skriešana, bet, nu, labi, skrienot laikam jau nepapļāpās tur pa lietām un tā, bet, nu, tas ir tāds, ka tas sakārto tavu dienas ritmu. Tu saproti, ja tu no rīta, man, piemēram, ja es no rīta kaut ko neizdarīju, neaizgāju savā pastaigā, vakarā es nevaru paspēt, man jau ir tas pišķiņas stresiņš, un es saprotu, ka es tā nevaru darīt. Man ir jāceļās noteiktā laikā, man ir jāizdara kaut kādi punkti, ir jāiet vai nu tukšā dušā, tur staigāt vai skriet, ja tur, es domāju, katram ir savs tas grafiks, bet tas ir tavs dienas režīms, un tas palīdz sakārtot tavu veselību, un īstenībā arī finanses. Nu, ko? Jaunais gads ir sācies, mēs varam būt pateicīgi pagājušajam gadam, mēs varam būt pateicīgi cilvēkiem, kas mums palīdzēja mērķus sasniegt, un viens no cilvēkiem, kam man jābūt pateicīgiem, tā ir Iveta, kura mani iedrošināja pieņemt tādu mērķi, un šī mērķa laikā arī Iveta man bija kā atskaites partneris, kura interesējas, kā man iet mērķu sasniegšanā, kur vajadzīga palīdzība, kur vajadzīga papildus iedvesma, kuri cēlumi, kuri kritumi, kur ir vajadzīgs vēl papildus kāds resurs. Tagad paldies tev, Iveta, par to, ka es varēju sasniegt savu mērķi 2024. gadā. Lūdzu, kāds ir tavs nākamais mērķis? Šī gada mērķis. Gan jau, ka turpināt, vai ne? Jo, ja tu esi kaut ko tādu pamatīgu iesācis, tad reāli tev jau organisms prasa un, un prasa, un tev pat to vajag. Jo es domāju, ka es arī pats staigāšu, un nu, vēl vairāk, un man ir arī kaut kādi savi mērķi uz staigāšanu. Kāds ir tavējais? Bet es pa pagājušo gadu tā es esmu ieskrējies, ka 2025. gadā es nevaru apstāties. Un šajā gadā es turpināšu skriet, tas ir fakts. Un es sāku interesēties par ultramaratonu 2025. gadā. Un ja man tas izdosies, tas būs mega mērķis sasniegts, ja man maijā izdosies noskriet distance Rīga-Valmiera 107 km. Tā ideja radās pavisam dažas dienas pirms, un šodien mēs ar Ivetu arī apspriedām. Un, sekojiet līdzi tam, kā man izdosies noskriet ultramaratonu. Darīšu to pirmo reizi. Kā lai mums piepildās tie mērķi, un tiešām ir jānosprauž kaut kas viens, un tad jau laikam rodās kaut kas vēl klāt, un tad saprot, un īstenībā jau ar to skriešanu vai to iešanu tu ieej azartā, jo es savus tos kilometrus dažādus, gan tur ar velosipēdu, kad esmu braukus, gan es visu esmu saskaitījusi un salikusi, un tu katru gadu tur skaties, cik tu esi šito izdarījis, un tā, jā, bišķiņ jau turās tas līmenis, un tev gribās pašam pievilkties līdzi, tā kā, lai izdodās mums un tev, un skatāmies, ko mēs varam tiešām palīdzēt viens otram, un ir jāmeklē šī atbalsta persona, jo vienam, es saprotu, ka laikam nav rakšana, nav nekāda iešana, jo mēs viens otru, ne tikai mēs te, bet arī, ka tu citiem skaties, ko viņi izdarījuši, vai arī, kad tu ieliec šo te atskaitīti, un kad tur liek tos īkšķīšus, un kad tu saproti, reku, viņš atkal ir aizgājis pastaigāt, reku ir skriet, reku sacensībās bijis, un tad tā, es jau šodien neesmu, un tas man tā stimulē, un liekas, jā, reku, viņa aizgāja, un kaut viņš tur bija, un tu zini arī varbūt kaut kādas viņa veselības problēmas, ka tur kaut kas ir sāpējis, un reku atkal ir atjaunojies, un atkal ir sācis iet, un tas stimulē. Un tiešām paņemt kaut kādu sev draugu grupiņu, kam ir līdzīgs ritms, temps tur, un tiešām paskatīties, jo tas iedvesmo, jā. Un tas liek tev arī pakustināt savu ķermeni, jo vienam laikam ir pa grūtu, jo viens tur salūsti, un tad īsti tu nevari dabūt to iedvesmu, jo kopā komandā ir spēks. Forši. Ieguldamies veselībā, ieguldamies naudā, lai mēs nākotnē varam atļauties vairāk.